nodokļu sloks Latvijā, tas ir neizmērojami liels. Katru reizi es no tāda uzņēmēja viedokļa, kad es skatos, cik man jāsamaksā uzņēmumā ir nodokļi, nedaudz māceļā stāvs, un es esmu pār nodokļu maksāšanu, un kad jāmaksā ir labas algas, bet redzot, kā valsts iztērē tos nodokļus, mēs redzam, tur 100 miljoni aizgāja, tur 100 miljoni aizgāja, Air Baltikam iedodam, un nekad nepietiek. Un arī kaut vai šī mazā uzņēmēja darbība, kur kādreiz bija mikro uzņēmumu nodoklis, kur cilvēki varēja veicināt, taisīt savus mazos uzņēmumus un darīt. Bet ja viņiem tagad uzreiz ir uzlikts šis lielais sloks, tas viņi neveicina. Uzņēmēja darbība, tas jau tā ir sarežģīts process, bet ja viņiem uzreiz, zin kā, tantiņai, kas āda džemperus vai cimdus, un viņiem uzreiz lielais nodokļu sloks, pilnīgi absurdi, man liekas. Es zinu cilvēks, kas ikdienā strādā parastu darbu, viņi iet algotā darbā, un vakarā viņiem ir mazā saimniecība, kur viņi arī audzē lopus vai vistas, un arī tur viņiem uzreiz vēl lielais nodoklis. Liekas, tas ir tā kā nepareizi. Ja mēs vienā daļā jau samaksājam nodokļus, tad nebūtu pareizi arī otrajā, tādā darbā, ka tev ir tikpat liela nodokļi. Uzreiz, tas neveicina to motivāciju piepelnīties, man liekas.